Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stolar. Atbalsta San Pellegrino un Dansuker. Labrītiņ šo skaisto rītiņu, šo burvīgo rītiņu no Mārtiņa rītiņa. Nu pat pagāja Valentīnas diena, medības tur bija, tie bija brunča mednieka dienas. Bet tagad mēs esam kaut ko nopietnāk tagad, mēs ķersamies bullim aiz ragiem. Medībās es esmu bijis, bet man katreiz izmanto kā dzinēju, un es nekad neko nevarēju nošaut. Bet tagad tā sezona ir cauri. Mēs tagad iesim, kur ir ļoti, ļoti daudz briežu. Mēs iesim pie Sarmītes un pie Viļņa. Šodien raidījumā apmeklēsim briežu dārzu Limbažu pusē un klātienē aplūkosim cēlos un staltos dzīvniekus. Savukārt Vincenta virtuvē Mārtiņš parādīs, kā pareizi ir jāgatavo brieža steiks, kam sekos pārsteidzošs stāsts par eksotisko Čīli un tās vīnu kultūru. Es atrodos te pie Sarmītes un pie Viļņa, pie viņu briežu dārza. Sarmīte man audzē tomātus, kartupeļus, dārzeņus, burkāņus, olas man dod. Bet šodien specifiski mēs esam atbraukuši, jo tev ir fantastisks briežu dārzs, Sarmīte, tev un Vilnim. Sarmīte un Vilnis briežus audzē salīdzinoši nesen, tāpēc dzīvnieki vēl nav īsti pieraduši pie cilvēku klātbūtnes. Nedaudz pierodot pie ienācējiem aplokā brieži, top nedaudz drošāki. Tomēr īstu uzticību izpelnījusies ir tikai saimniece. Interesanti, ka aplokā brieži draudzīgi sadzīvo ar vairākām kazām un Latvijā mazāko zirgu polšiņu. Kur tu vēl tā pavizināsies? Pagājušo reizi ar šim? Mēs tuvāk pie Dieva vismaz esam. Un uz priekšu. Tagad, Sarmīt, mēs varam tagad ar traktori, mēs varam tuvi piebraukt viņiem, jā? Bet ja mēs iet ar kājām, viņas baidītos, jā? Jā, jo. No manis. Jā, no tevis baidīt. Viņiem ļoti garšo briežu skūjas, viņiem garšo visādi zariņi, viņiem garšo zāle, bet zāle garšo tāda, kas nav pāraugusi. Jā. Aha, tad izvēlīgi. Tu esi izlīstinājusi pa daudz viņas. Briežu lielākā lepnuma ragu lielums ir ļoti atkarīgs no barības veida, ko tie uzņem. Ja stalto dzīvnieku ēdienkartē ir vairāk zaļbarības, ābolu un puscukurbiešu, ragi veidojas lielāki un skaistāki. Līdz pat 8–9 gadu vecumam, kad briedis sasniedz briedumu, tā ragi aug lielāki un žuburaināki. Mēs varam redzēt, ka viņš ir tik elegants, tik stalts. Viņš ir visgraciozākais dzīvnieks no tādiem, kas ir Eiropā. Staltbrieži Baltijas teritorijā sāka ieceļot pirms vairāk nekā 9000 gadu. Tomēr ap mūsu ēras 1. gadu tūkstoša beigām staltbrieži Latvijas teritorijā bija pilnībā izzuduši. Vācu muižnieki briežus Latvijā ieveda no jauna. Pirmie briežu dārzi tika ierīkoti jau 16. gadsimtā, bet līdz 20. gadsimta sākumam Latvijas teritorijā pastāvēja 13 briežu dārzi. Un ar Pirmo pasaules karu tad vairāk bija Kurzemē, mazliet Vidzemē, bet tajā pašā laikā Latgalē nebija neviena briežu dārza. Par visu Latviju ir izveidojušies briežu dārzi. Cik es zinu, nu jau tojās 40 briežu dārzi. Tas ir daudz. Tas ir daudz. No īsa laika. Jā. Sarmīt, es esmu iztīrījis tavu leduskapu, tavu kambaru, un tev ļoti, ļoti daudz interesantas lietas ir. Jā. Sīpoli, čiploki, citroni, bet tas man ļoti patīk tev sālītie citroni, kas ir tāds no Ziemeļāfrikas tāda garša viela te. Un te ir tev paprika, pata tomātu sula, paši tomāti, visādīgas garšas vielas te ir. Un tā ir tā interesantā lieta, ka nebūs garlaicīgi mums šī recepte. Nemaz. Jo parasti mēs darām vienu un to pašu. Bet šis te uzdzīvinās to, ko mēs te gatavosim, šo te
burvīgo briežu gabalu šeit. Un no brieža mēs varam darīt ļoti, ļoti daudz. Tātad pirmo, ko es gribētu, ar tām garšvieliem, kas tev ir garša. Un te ir tev koriandrs, kumins un ķimenes. Jā. Jau viss samaisīts kopā. Viss samaisīts kopā. Jā? Jā. Garšvielas liek uz pannas un karsē pāris minūtes, līdz izdalās ēteriskās eļļas. Kad virtuve piepilda garšvielu aromāts, tās pārvērt citā traukā un sastampā. Paralēli tam pannā uzkarsē nedaudz olīveļļas un sagriež pāris sarkanos sīpolus. Mārtiņ, vai tu zini, ko simbolizē briedis? Kā dzīvnieks. Jā. Tad izstāsti. Lepnums, Mīlestība, gaisma, grācija. Es vēl zinu arī tādu lietu, ja cilvēks ir smagi slims, viņš brauc skatīties briežus, un viņam tas dod veselību. Tad es esmu te sagriezis sīpolu. Jā. Un es cepšu sīpolu. Un tagad... Es esmu saspiedusi sēkliņus. Un tagad čili piper. Šos te arī rupji sagriez. Jo, ko mēs darīsim? Es taisīsim harisa. Labi. Haris ir tāda pasta, sarkana tāda dedzīga pasta, kas nāk no Ziemeļa Āfrikas. Ko var likt klāt pie gaļām, pie rīsiem, pie kuskus. Visur viņi var izmantot. Pilnīgi visur. Tagad es redzu, ka te ir no Itālijas fantastiski paprika. Un tu taisi savus tomātus vaļā. Es šodien laikam neesmu brokastu sēdus. Es domāju, mums vilns ir vajadzīgs. Kamēr tā, es pielīgšu klāt šās te garšvielas, ko mēs esam saspieduši. Ceptajiem sīpoliem un garšvielām pieliek mājās konservētus tomātus, papriku un pielej tomātu sulu. Pietiks. Un tagad mēs gribam tikai, lai šis te ievārās, savārās, un lai viss tās garšas saplūst te kopā. Paši pēdējo uz beigām pieliekam te bišķi timijānu. Kur viņš arī spēcīgs tā tavs burkas vār. Iemet saberst to iekšā. Pašās beigās mēs ieliekam sulu no viena citrona. Un kas tur kopā sanāks? Harisa, kur sulīgi citroni. Ļoti sulīgi. Kas par aromātu. Tie ir bioloģiskie. Tad to tagad liekam blenderī. Es turēšu to pannu, jo viņi ļoti smaga, un tu liec viņu. Ja tad pārējie pār malu, tad tu esi vainīgi nēst. Labi, es piekrītu. Ne, apsies, ko var izdarīt no viena kambara un mazliet skat, kas tev te mājās ir. Nemaz jā, tik maziņš viņš nav. Un šitai, kā es minēju, viņi tā kā marināti, ja? Jā, labi. Un tad mēs iemarinējam to gaļu, to briedi. Un pāris stundas, lai viņš marinējās. Un es parādīšu, kādu citā veidā šo te harisu mēs varam izmantot. Ai, garšīgs. Ļoti garšīgs. Garšīgs. Samīt, skati. Garšīgs, bet stiprs. Tu zini, tāpatās kā tavu brieži. Viņi arī spēcīgi, viņi arī stipri ir. Tagad liec ledskapī. Jā. Un tad, kad viņš ir samarinējies, mēs viņu izcepsim. Tagad, es domāju, nomizo tās divas biedz, un man patīk, ka tu esi cepus tās biedz, nevārījusi. Jo tad tā garša ir daudz citu es viņas intensīvāk. cepu malkas cepiškrāsnī. Vēl labāka, vēl labāka. Un te man ir kuminsāklis, kā sauc, romišu ķimene. Es viņu bišķi apgraustīšu tāpatās kā stāvsēklis. Garšvielas pārlej ar olīveļļu un turpina sildīt uz lēnas uguns. Tikmēr sagrieztajām bietēm pievieno smalki sakapātas sālsūdenī marinēto citronu mizes. Kad romiešu ķimenes pannā kādu brīdi ir vārījušās, tām piespiež citronu sulu un visu pārlej pār salātiem. Nobeigumā salātiem pievieno kapātas dilles un sagrieztu sarkano sīpolu. Sāls te nav vajadzīgs,
Jo tas citrons ir sālīts pats. Un pieliksim klāt gan pipers. Samaisam kopā. Jāpagaršo. Labi. Tuč cukuru. Tagad, Sarmīt, salāti mums ir gatavi. Gatavi. Haris mums ir gatavs. Gatavs. Briedis mums ir izcepts. Jā. Un tagad tikai atliek viņu noformēt. Liekam bieti ar sīpoliem pa šķīvu vidu. Pasties fantastisks krāsas. Un es griezīšu to briedi. Labi. Un tā marināta smuki ir ievelkusies iekšā. Un briedi vajadzētu arī vidēju jēlu. Viņu pat Lai var, sarkanu viņš saglabājas. viņu pat var jēlu patēst. Sanīt, tu tur smuka kompozīcijas uztaisīs. Tagad šo te briedi, ko mēs esam izcepuši, uz pannas, uz karstas pannas, mēs viņu cepam pāris minūtes, lai viņš smuka aprūnojās. Un tad mēs nobeidzam viņu cepuši krāsnī. Kādas 10 minūtes. Tas viss atkarīgs, cik liels tas gabals ir. 180 grādi. Cik ir vecs dzīvnieks? Jā, jo jaunāks, jo mazāk jācepa. Jā. Un tagad mēs liksim klāt šo te burvīgo haris mērci. Lieš te pāri. Cik apetīgi izskatās. Un nobeigsim, sakapāsim bišķi vēl Zaļumiņš. Pētersili sakapās. Un es vēl nobeigšu bišķi ar šo te sālīto citronu. Sarmīt, virtuvē ir mājas sirds, bet dzīvojam istabā pie kamīna ir mājas dvēsele. Dvēsele, jā. Un mums atliek šo te burvīgo recepti baudīt. Man nepatīk tas vārds ēst. Siltums nāk no kamīna, siltums nāk no dvēseles, no labiem draugiem. Es nevaru iedomāties, kas varētu būt labāks par šo.